Labvakar, dāmas un kungi, esiet sveicināti svētdienas vakarā raidījumā Brēmanis runā ar mani, Rudolfu Brēmani. Tā, drusku mums te notīrīsim ekrānu. Tā, šodienas tēma naftalīns. jeb C10H8 ķimiskā formula. Parunāsim par naftalīnu. Naftalīnu Latvijas politikā. Pašmāju virtuve, kas tad mums te notiek. Ik pa laikam arī ir jāparunā par kaut kādām ne tik globālām lietām, bet to, kas tad mums te darās mūsu mazajā, jaukajā pīļu dīķītī, ko sauc par Latvijas politiku. Nu, ja to tā varētu vispār saukt, intrigas un kas tik nē. Tā kā visi, kas pieslēdzās, labvakar, sveiciens visiem ārzemēs un šeit pat Latvijā, sveiciens Reiku Gitai un citiem, kas pieslēdzās. Kā jau ierasts, padalieties, lai mums parunāsim arī šodien par cenzūru. Patiesībā šodien parunāsim, Reiku Baibala vakar, parunāsim šodien nedaudz par mūsu Latvijas politisko iekārtu un kā tad mums tas izskatās patiesībā skats no malas uz visu notiekošo. Un sāksim ar aktualitātēm, ar šīm raidījumu nosaukumu naftalīns galvenajiem vaininiekiem, respektīvi naftalīniņiem, mūsu naftalīniem. Kas ir noticies? Noticies ir tas, ka mums tagad ir jauna partija, kurai jauns nosaukums, nu jau trešo reizi nomainīts nosaukums, bet nu labi, rebrandings, it kā nekas slikts, bet nu no otras puses tāda lieta kā valsts finansējums. Un labi, paskatāmies tagad atpakaļ, kas mums ir noticis. Mums Covid laikā bija aktīvisti, kas iestājās par to, ka nu, kaut kas īsti nav. Starp citu, šis posms vēl ar digitālo naudu nav sācies, jo neviens vēl īsti par to nerunā tādā nu, politiskā līmenī vai vismaz kaut kādā nosacītā politiskās opozīcijas līmenī, bet nu, cerams, ka drīz sāks runāt. Bet nu, Covid laikā uzradās cilvēki, kas par to ļoti aktīvi iestājās. Nu, jā, visādi gānīja viņus un saukāja antivakseri un kas tik vēl ne, bet nu, viens no šādiem te cilvēkiem bija Aldis Gobzems. Un viņš bija viens no skaļākajiem un pamanāmākajiem, un tieši arī Covid laikā nodibināja kā reiz savu partiju, likums un kārtība, lai varētu pret visu šo te cīnīties. Un nu, tajā laikā tā bija pirmā un patiesībā vienīgā partija, kas ar šādu te uzstādījumu eksistēja. Jo visas pārējās, kā mēs atceramies, tur visādi ZZS un saskaņas tur jau bija nopirkti visdrīzāk un balsoja kā vien vajag, un īsti neviens tur nebija. Nu, bija Saimā tātad Aldis Gobzems, kurš bija neatkarīgais deputāts uz to brīdi, un Karina Sprūde, vēl daži citi, Julija Stepaņenko, Ļubova Švecova, un vēl tur kāds, kas tur atdalījās no citām partijām. Bet stāsts par Aldi Gobzemu. Tas viss ieskrējās. Es biju arī viens no līdzdibinātājiem šīs partijas, cik mēs bijām kādi 980, kas toreiz tur pie notāra visu pareizi piereģistrēja un veidā Aldim rokās iedevām šos te pieteikumus. Un nu, tad sākās interesantākais protesti, ko jau jāparalēli rīkoja arī citi aktīvisti. Aldis nebija pirmais, bet nu, viņš to darīja tādā oficiālā līmenī, tā teikt. Un dabūja veselu lērumu sodus. Un te jautājums, vai nebūtu godīgi bijis pret Aldi Gobzemu? Nu, sodus dabūja ne tikai Aldis, sodus dabūja visi, kas piedalījās visos protestos Rododendrā, gan no rīkotāju puses, kas brauc līdz autobusā, tā skatā es braukāju pa Latviju, gan arī tie cilvēki, kas attiecīgās pilsētās bija atnākuši satikties ar mums, nu, galvenokārt satikties ar Aldi Gobzemu. Un cilvēki dabūja sodus. Un neskaitot visus tos pārējos sodus, ko dabūja vēl visi pārējie Latvijā, tur pa visādām muļķībām, tur 2 metru neievērošanas maskas un tā tālāk. Bet te ir jautājums, vai nebūtu bijis tagad godīgi? Labi, paskatāmies, kas notika tālāk. Dabūja veselu čupu sodus, iekustināja šo te kustību vēl tālāk, jā, ka ir jābūt pret šo te visu notiekošo. Uzradās arī citas partijas, vēl divas, kas tādā nopietnā līmenī kaut ko vispār darīja, arī tur kaut ko mēģināja rīkot protestus un kaut kādus tur sodiņus arī dabūja, bet pienāca vēlēšanas, pa starp vēl sākās Ukrainas karš, un tad
Mēs jau zinām, kā cilvēciņiem ātri viss aizmirstās, un cilvēki sabijās te, un pat bija pats kuriozākais bija tas, ka viena daļa antivakseri pēkšņi sāka vicināties ar Ukrainas karodziņiem. Tur viņi bija visu atkoduši, visus sliktos globālistus, visas schēmas, viss bija skaidrs, un pēkšņi te Ukrainas jautājumā, nu tad tādi nacionāli patrioti sākās, ka nē, tur gan Krievija ir sliktā, tur globālisti, ņipričom ir vispār un nekāds sakars, un nevar pat pieļaut tādu domu, ka tur kaut kādi ļaunie amerikāņi kaut kādu karu sarunājuši, varbūt speciāli, nē, tas gan nevar būt. Bet, nu labi, daļa tātad atdalījās, sāka vicināties ar karodziņiem, bet krietni šis te, nu tā teikt, tika protesta vilciens piebremzēts, un, nu labi, kaut kāds laiks vēl bija starpā, un uz vēlēšanām novalsoja, nu cik tur sanāk, par tieši konkrēti par Aldi Gobzemi 3,67%, un naudas izteiksmē, tas, ko varas partijas ir sakārtojušas, lai viņām sev būtu oficiāla nauda, lai tur nebūtu, nu tā teikt, jāknapinās ar kaut kādiem ziedotāju naudām, tie oficiāli sevi paši sponsorē no valsts budžeta. Nu, gribot, negribot, jādalās ir arī šādām partijām, kas netiek iekšā un nepārvar 5%. Nu, un tie ir kaut kādi 800 000 eiro. Te ir jautājums, mēs tiksim, kāpēc vispār par to runājam vēl, vai nebūtu bijis godīgi, neskatoties uz to, ka, jā, Aldis Gobzems, ko viņš arī bija teicis, ka ja viņš netiks ievēlēts, ka viņš, nu, īsti Latvijā, tad palikt nevar, un viens no iemesliem, kāpēc viņš nevar palikt, bija tas, ka viņam, cik bija tur plus mīnus 100 000 eiro šie te sodi individuāli uz viņu, un viņam bija, nu, tā teikt, jānoformē maksāt nespēja, jāpārdod īpašumi un jābrauc prom uz ārzemēm. Tagad viņam tur tas tiesvedības, tie sodi tur tagad droši vien ir sakrājušies, bet, nu, viņam cik tur gadu laikā tas iespējams nodzēsīsies dēļ maksāt nespējas noformēšanas. Nu, tāds juridisks process, bet vai nebūtu bijis loģiski, ka no šīs te naudas, kur tagad partija, tā teikt, tā atlikusī partijas saņem, nomaksāt, nu, šos te visus sodus pirmkārt Aldim Gobzemam, pārējiem un visiem cilvēkiem, kas piedalījās rododendrā un saņēma par to sodus. Tas būtu bijis tikai un vienīgi loģiski. Un, nu, jo te kas tad te sanāk? Labi, nav jau žēl, bet kas tad te sanāk? Te sanāk tagad tāda situācija, ka jā, Aldis Gobzems tur izvirzījās priekšplānā, jā, viņš gāja, cīnījās, jā, viņu par to sodīja, bet no aiz viņu vesels bars cilvēki iedvesmojās un pavilkās un arī iesaistījās un, nu, deva tādu nopietnu pretspāru visam notiekošajiem, nu, katrā ziņā vismaz ideiski un palīdzēja cilvēkiem nesalūst. Nu, un tad, kad, protams, ka visvairāk sita un spārdīja tieši līderi, tad viņš dabūja visvairāk ciest, tad pēc vēlēšanām sanāk, ka visi pārējie, kas paliek, nu, tagad dala šo te sūri grūti izsisto caur visiem sodiem, caur cik desmitiem administrīvajām lietām un visu pārējo izsisto naudu paņem, un tagad saka ieguldīs tur kaut kādās tur jauniešu attīstībās. Nu, te manā skatījumā ļoti neloģiski. Kāpēc cilvēkam, tātad, kurš to ir izcīnījis, ir jāsaņem tagad, nu, tā teikt, jāturpina ciest. Es nezinu, es pieļauju, ka varbūt, ja Aldim nebūtu šāda situācija ar tiem sodiem, varbūt viņš tagad dzīvot Latvijā, labi, varbūt viņš neiesaistītos politikā, kā viņš gribēja, bet, nu, kāpēc viņam ir jādzīvo ārzemēs? Un, nu, tas ir kaut kāds absurds. Un tagad pilnīgi citiem mērķiem pieaicinot pilnīgi citus cilvēkus klāt, speciālistus, konsultantus, tagad, nu, tur notiks kaut kāds rebrandings un tiks ieguldīta šī nauda jauniešos. Un tad mēs nedaudz varētu pāanalizēt, nu, kas tad jauniešiem tiks, piemēram, piedāvāts. Kādas jaukas lietas. Nu, jauniešiem sanāk ļoti paradoksāli. No vienas puses ļoti labi jaunieši apdedzināsies uz dzīves sākumā saskaroties ar šādām lietām, bet no otras puses viņi dabūs mācību daļai tādu, ka vairs, nu, negribēs vispār nekur iesaistīties. Nu, piemēram, mēs varētu paskatīties ar to pieminētā Karīna Sprūde, kura bija, nu, palikusi, var teikt, pēdējais cilvēks no tiem, kas ar Aldi šo te kustību aizsāka šajā te partijā, varētu teikt, partijas seja, atpazīstamības ziņā, nu, un viņa tika aizvakar, ja tas bija
izslēgta no valdes. Un ne tikai, bet izslēgta no partijas. Atma aizmuguriski tikai kaut kādas tur 5 dienas pēc jaunā kongresa, kurā tika ievēlēta valdē. Nu, godīgi sakot, bija jocīgi redzēt, kāpēc šī te konkrētā partija tā rīkojās vai saliek tur tos pašus cilvēciņus un tagad vienu pa vienam no turienes izmet ārā. Tad liktos loģiski, ka vismaz Karīnai, kur bija tur no pirmās dienas un palikusi tagad bija vienīgā kā līderis, tāda lokomotīvīte, kāpēc viņa tiek pirmā no turienes izmesta, izslēgta ārā, sauciet to, kā gribat. Pēc viņas reakcijas, sieviete emocionāli ierunāja video, bet var saprast, ka tas pilnīgi noteikti nebija kaut kāds tur saskaņots gājiens vai teātris vai tur pašas vēlme tā darīt. Līdz ar to, tā notikās. Un vēl jau vairāk tie biedri, kas parakstīja tur izstāšanās iesniegumus uzreiz pēc kongresa stājās ārā. Te jau tāda paradoxāla situācija. Piemēram, Jurģis Liepnieks ir ļoti labs PR speciālists un politehnologs. Nav jautājumu, bet tomēr viņš bija vakcinācijas jautājumā pretējā grāvī. Es pieļauju, ka viņam bija tāds profesionāls varbūt uz to, kā teikt, es nezinu, darbs vai uzdevums, vai tas, ko viņš dara ikdienā, lobēja jautājumus vai popularizēja attiecīgus kaut kādus, starp citu, izgaismo ļoti labi tagad 220 miljonu skandāli, bet tieši konkrēti, ja mēs runājam par vakcinācijas jautājumu, viņš bija no tiem, kas teica, ka antivakseri tomēr ir folīts, cepurīts un plakanās zemes. Es nezinu, viņš tā teica, bet viņš es atceros šo te, kur viņš pielīdzināja, ka mārketinga metodēm šo te neveiksmīgo valsts kā taktiku novakcinēt cilvēkus, un tur vajadzētu ar mārketinga metodēm to darīt, tur solīt loterējas ar iPhone'iem un tā tālāk. Tas ir viņa viedoklis, ļoti labi, viss kārtībā. Bet te sanāk antivakseru partijā, partijas sastāvēja, var teikt, tikai un vienīgi no antivakseriem, vismaz tika tas tā pozicionēts, un tādi cilvēki tad arī iesaistījās un palīdzīja nodibināt un visus protestus rīkot un tā tālāk. Te ir tagad sanāk pie šprices tiek cilvēki, kuri patiesībā bija pret to visu. Tātad Aldis Gobzems palīdzēja izcīnīt, tā teikt, lai cik jocīgi tas neizklausās, naudu, un tagad to naudu sadalīs, pārdalīs vai apgūs cilvēki, kuri bija totāli pret Aldi Gobzemu. Un kā tas vispār ir iespējams kaut kas tāds, un tas ir kaut kas fenomenāls patiesībā. Labi. Un tie cilvēciņi, kas tur rakstīja, ka uzreiz tad, viņiem tas nav pieņemams un stājās ārā, tiem uzreiz tur kaut kādas kratīšanas, drošības policijas dienesti, tur kaut kādi uzreiz aizturēšanas, tur kaut kādas atriebības, tādām vecajām, labajām čekas metodēm, tas tādā modernajā jauniešu kustībā, kur tika aiziet piesaistīs jaunieši ar šādām te drošības dienestu represīvām metodēm. Kaut vai elementāri, sievieti Karīnu Sprūdi, ar cieņu, tad tur varēja, tur, ka nesakrīt kaut kādi redzējumi vai kas tur, un atrisināt situāciju. Nē. Šādā te veidā, nabaga tie jaunieši, kas tur iesaistīties, saskarsies, domāju, ar tādu, vispār ar kaut ko tādu. Lūk, un tagad mums ir situācija, ka, būs kaut kāda jauna kustība, kura, nodarbosies ar šādām te lietām un apgūs, šos te cik tur 800 plus mīnus tūkstošus eiro atlikušo tagad, tur 3,5 gadu laikā. Tad, kad 200 000 eiro mazāk tur bišķi gadā. Tāds jums sanāk te tagad, kas tas sanāk? Es nezinu, kas tas īsti sanāk. Te tāds saucat to, kā gribat, bet atžgārdas process. Un, kurš pie tā ir vainīgs un atbildīgs, te parasti jau gribētos teikt, paši cilvēki vainīgi, mēs to tā pieļaujam un viss tā notiekās. Šajā gadījumā īsti ne, cilvēki to tā nebija gribējuši un plānojuši un paredzējuši kaut ko tādu vispār. Katrā ziņā Karīna Sprūde
pilnīgi noteikti. Tad, kad cīnījās kopā ar Aldi Gobzemu un Saeimā bija aktīvs neatkarīgais deputāts, frakcijām nepiedarošais un pēc tam nodibinājis savu partiju, tad tagad tiek pirmā izslēgta ārā pēc tam, kad partiju, sanāk, ir pārņēmuši citi cilvēki. Lūk, tāpēc būs interesanti paskatīties, ko turpmāk darīs Karina Sprūde. Pilnīgi noteikti viņai vajadzētu kaut ko darīt, jo tā iegūtā pieredze, vairāk kā 11 gadi viņai, tomēr tur atrodoties, un viņa bija viens no tiem cilvēciņiem, kura principiāli varētu teikt, kur balsojumos balsoja un iestājās pret visām lietām nevis kā citi, kas tur tā vairāk imitēja opozīciju, vai arī tie, kas imitēja, ka viņi piedalās protestos un jutās kā baigie revolucionāri. Daļa vismaz tur atklāti pateica, ka viņiem tas klāja ir iebjās, tur, piemēram, tāds Oskars Ozoliņš bija vienu brīdi, kurš pateica, vismaz atklāti, to var respektēt. Viņš pateica, ka viņam šādi te antivakseri nav pieņemami, tur kaut kādi protestētāji, revolucionāri un pūļi kaut kādi cilvēki, tā skaitā, kas tur mēs bijām arī aktīvākie, viņš tā kā gribēja, ka tur tā smalkāk viss ar baltiem cimdiem notiekās, bet tur vismaz cilvēks atklāti to pateica, pēc tam paši saplēsās, pašiem nācās arī izslēgt vai palūgt aiziet arī Oskaram Ozoliņam, tas arī bija tāds sākums, ja Oskars Ozoliņš bija pirmais no šiem cilvēkiem, kas no vecās gvārdes, tā teikt, aizgāja vai tika arī izslēgts. Tad Karina Sprūde tagad bija palikusi pēdējā no šiem te cilvēkiem, kurus vispār var nosaukt par politiķiem. Tur neiet runa par kādiem citiem tehniskiem, varbūt, kas tur grozās un uzskata, ka tik arī viņi tur ir lielie politiķi. Lai gan šis viss patiesībā liktos, sarunas vērts, pat, kad nebūtu sarunas vērts, bet, dalīt tur kaut kādu lāču ādu partīņā, kuras papakšu kuļās un nekur nav iekļūšas un neko tā arī neparādīja, taču te tomēr, kā redzat, tik līdz parādās nauda, 800 000, tā uzreiz ir klāt un uzrodās tie cilvēki, kas pirms tam klāji un atklāti gan ņirgājās, gan smējās, gan kritizēja Aldi Gobzemu, un tagad šie te paši cilvēki pārņem stūri Alda Gobzema izveidotajā partijā, kura, ja mēs skatāmies politiski, nostartēja nevisai veiksmīgi vēlēšanās, neiekļuva Saeimā, bet toties dabūja valsts finansējumu, un tad rulē tālāk mierīgi šo te, uz kādiem pamatiem, kā tas ir iespējams paņemt partiju, kura dibināta, viss tur tā enerģētika, viss tur bija tāda protestētāja, principā protesta kustības partija pret notiekošo un īpaši Covid, pret to visu. Un kā uz tādiem pamatiem var paņemt un tagad turpināt tādu, tur kā jau līdzīgi kā Oskars gribēja ar baltiem cimdiem un nezinu kādus tur akadēmiķus iesaistot un baltās apaklītis, ka tagad te būs kārtējā kaut kāda butaforija, kas es nezinu, apvienotais saraksts vai kaut kas tam līdzīgs, kur tagad mēs redzam, ka kur ir visi palikuši lielie cīnītāji par labāku dzīvi Latvijā. Es nezinu, paprasiet Rajevam, ko viņš ir izdarījis tagad Latvijas pensionāriem, vai tur es nezinu, tur vismaz cits viņa partijas biedrs atklāt, tur kaut kādus autoservisus slobē un tādas lietas. Bet, tagad tā liktos, kas tur svarīgs, jo tagad, tomēr vēl ir krietnes laiks, ko mēs te vispār analizējam, bet jūs redzēsiet droši vien to, ka sāsināsies šis te digitālās naudas jautājums, par kuru mēs te sīkāk parunājām iepriekšējā raidījumā, sākām analizēt, kas tas īsti ir. Izrādās, kā es jau pa nedēļu solīju, apskatījos mūsu ekspertus, izrādās tādi ir veseli 2 Latvijas bankā, viņi saucās moderno maksājumu eksperti jau parādījušies, tātad 2 jaunie Ugas Dumpļi, un Perevoščikovi un Nikita Strojānski, tagad sauksies Reinis Vecbaštiks un Emīls Dārziņš. Un jau mierīgi klāji tur analizē un stāsta, cik tas viss būs labi, ērti, vajadzīgi, moderni un tā tālāk. Un izrādās jau oktobrī, tagad esot kaut kāda, šogad izrādās, te kaut kāda šobrīd notiekot testēšanas, saskaņošanas fāze kaut kāda,
Mums, protams, neviens par tādu lietu neinformē, kur kaut kas tiek testēts vispār, un tad viņi noslēgsies septembrī un oktobrī, jau sāksies ieviešanas fāze. Un, nu, tas tāds sīkums, tāds it kā vispār kaut kur tur paralēli fonā, bezmaz pret to izturās tā kā, nu, es nezinu, tur kaut kāda jaunas tur drošības līmenis kaut kādai kredītkartei, tur priekš kam vispār tur cilvēkiem sarežģīt galvas ar tādiem jautājumiem, bet patiesībā zem šīs te jēra ādas, jeb trojas zirga slēpsies, nu, milzīgs neatgriezenisks solis digitālās verdzības, virzienā, jo, īsi atkārtojot, kas tad būs šī te digitālā nauda, tā būs jums kontā naudiņa, kurai būs derīguma termiņš, un kura būs ieprogrammēta, kad konkrēto summiņu jūs varat tērēt tur pārtikai, citus eiro jūs varat tērēt tur, es nezinu, benzīnam, apģērbam un tādām lietām. Pilnīgi katrs cents būs ieprogrammēts, kā jūs viņu drīkstat tērēt, un viss. Un nekam citam, un jebkurā laikā varēs jums to kontiņu tā kā piebremzēt, aiztaisīt ciet, bankai varēs nojukt tur, es nezinu, serveri, un pēkšņi pa nulītēm viss jums tur parādīsies, kur jūs iesiet sūdzēties, kurās tiesās vai pie kura lodziņa klauvēt. Nekura, būs centrālā banka, un man pat pēc mana raidījuma pēc maniem šīs nedēļas video sazinājās cilvēks un draugs no Londonas, kurš strādā finansu sektorā, finansu jomā, ar bankām darbojās, un viņš teica, ka viņam kolēģi pat no Šveices bankām jau stāsta, kā tas tiks ieviests, jo te tie cilvēki, kas saka, jā, mēs jau neņemsim, mums jau nevajag nekādu digitālo eiro, mēs turēsimies te pie vecās labās skaidrās naudas. Nu, pirmkārt, notiks droši vien tā kā Nigērijā, kur viņi tieši tāpat teica, un viņiem bankomātus aizklopēja ciet, un vairs netika klāt vispār skaidrai naudai, un mācās viņiem. Tagad es nezinu, kā tur tas ir beidzies, bet šie te šveicieši teikuši ir, ka tur būs gudrāk, tur, teiksim, jums uz konta 1000 eiro, ja ir, tad pēkšņi jūs viņus varēsiet pārvērst, piemēram, par 5000 vai par 10 000 digitāliem eiro. Tātad jūs varēsiet tagad kazino uzreizināt varēsiet savu summu, un kurš tad, atteiksies? Ja jau te uz vakcīnām skrēja dēļ kaut kādām picas šķēlēm un kas tik vēl nebija, bet tad te, ja jums pateiks, ka jums kontā tagad reiz 10, otra metode būs, ka produktus jūs varēsiet pirkt ar šo te jauno digitālo smuko ērto naudiņu, jūs, es nezinu, veikalā aliņš maksās nevis 1 eiro buņģiņi, bet 10 centi, ja jūs maksājat ar šo te gudro digitālo maciņu. Kurš tad negribēs tur iepirkties pa kapekām? Protams, ka uzreiz visi sareģistrēsies. Tas jau, protams, tikai sākuma fāzē, lai visus dabūtu, pēc tam viss šī te inflācijas veidā, viss šis te būs atpakaļ, arī turpat nebūs vajadzīga vairs inflācija, varēs paregulēt, ka pēkšņi jums no rīta tomēr 1 nulīte kontā ir mazāk, jo, tā vajag, nepieciešams, nezinu, Ukrainai naudu vajag vai kaut kas tāds, jebkas, respektīvi varēs darīt jebko, ko vien vēlēsies gan ar jūsu naudu, ar jūsu kontu, nebūs vairs bankas, nebūs komercbankas, tāpēc arī Amerikā tagad varās ciet bankas, jo lēnām viņas konsolidēsies vienā centrālā bankā. Amerikas gadījumā tās varbūt būs vairākas bankas, kādas 4-5 droši vien lielās, tur Bank of America, Chase, un JP Morgan un citas varbūt, bet tādā Latvijas gadījumā tur jau neakstīsies neviens uz mazu, tur būs viena centrālā banka. Tie, kam liekas, ka šis te kaut kāds pilotu projekts un tikai kaut kādā modernajā Latvijā tiks ieviests, tad nē, vairākās 100 valstīs šis te šobrīd jau notiek un dažādās fāzēs jau ir tikuši. Un pats interesantākais, ka tiek ieviests arī šobrīd digitālais rublis. Tātad karojošajā, sliktajā, ļaunajā Krievijā, kur mums te šādi te karodziņu vicinātāji, lielie patrioti nesaprot, ka ja jau tagad te ievieš kaut kādu super gudro mums te valūtu, digitālais dolārs vai digitālais eiro, tad kāda vēlna pēc, kāds to arī ir iedevis būtu. Ja mēs pieņemam, ka tas ir kaut kas labs un vajadzīgs un jauns un moderns, kāda vēlna pēc, tad kaut ko tādu ir piešķirta ļaunajai, sliktajai Krievijai, ar kuru tāpatās mums ir sankcijas un nekāda tirzniecība nedrīkst nemaz notikt, un nafik viņiem vēl palīdzēt modernizēt viņu valūtu, tā teikt, ja tas būtu tiešām kaut kas tur labs un cēls un svētiem mērķiem, bet tā nav, tas ir globālistu plāns, kā vienkārši kara aizsegā, te pa kluso hops, un pēkšņi būs gan digitālais rublis, gan digitālā joņa,
Ķīnā, gan digitālā jēna Japānā un tā tālāk. Nu, un viss. Un viss, nu, lūk, un par šo te politiķi nerunā. Un jaunās un modernās partijas, kuras, nu, tik te piesaistīs jauniešus, un par šo te visdrīzāk pieliks roku un palīdzēs vēl arī ieviest. Jo te jau smuki naudiņa ripos tāpat kā Covid naudiņa bija Pavļutam un citiem, nu, kādiem citiem, tam pašam Kariņam, kurš tagad pie varas, nu, tur taču no ārzemēm ripoja miljoni, patiesībā ne miljoni, miljardi, dažādos formātos, gan kā aizņēmumi, gan droši vien kaut kas cits, neviens jau nemaz nezina. Tur neviens izmeklējošais žurnālists nemaz nav apskatījies vai ticis klāt, vai viņam nav vispār tāda iespēja bijusi vai atļauja dota kaut ko tur sākt painteresēties, cik tad no tā budžeta, no tās Covid naudas, no tām, kas tur bija, jā, ekonomikas studēšanai un kompensācijām paredzētā, nu, visi tikai ķiķina par tur Pavļutu 666 000 gultām, vai cik smieklīgi, vai cik cipariņi kādi smuki sakrīt, tas viss tur tā nejauši, bet, nu, labi, nu, tādēļ atmet ar roku, nu, ko tad tur, nu, pasmējāmies, paķiķinājām un pietiek. Tieši tas pats, kas tagad būs šajā te armijas Barotavas atklātajā pārkāpumā, es pat nezinu, kā tur, afērā. Te arī tieši tas pats būs, reka tur kaut kāda zemākā līmeņa, tur tas Nacionālās apvienības biedrs, Ezeriņš, ja viņam laikam bija uzvārds, tas jau tiek vainots un jā, izmeklēsim. Nu, pirmkārt, viņi tur gadiem izmeklēs un beigsies ar to, ka īsti neko pierādīt nevarēs, izrādīsies, ka viņš nav vainīgs, un tie pārējie arī ne, un pēc tam tad jau būs viss aizmirsies, būs jau citas problēmas, tā skaitā šī digitālā nauda jau būs ieviesta, cilvēki visdrīzāk būs ielās, protesti, bardaks, kaus, kas tik tad nebūs droši vien, nu, kurš tad tur vairs kaut ko tur izmeklēs un nekas. Bet pats labākais, nu te mēs atkal pieskaramies šim raidījuma nosaukumam naftalīns. Un tas nav naftalīns Latvijas politikā, ka Valains, deputāts Valains no ZZS, varat iedomāties, tas, kurš jā, tur smieklīgas un labas un asas runas tagad saka saimā, jā, izrādās viņa sievas tēvs. Tas ir diezgan tuvs radinieks, var teikt. Nu, tas nav asins radinieks, bet tas ir, nu, iedomājieties, nu, jums ir sieva, nu, un viņas tēvs, nu, tas tā kā, es nezinu, kas vēl, sievas māte vēl varētu būt vēl ciešāks tāds kontakts, nu, bet sievas tēvs ir arī diezgan tāds, nu, neizbeigsi no šāda cilvēka nekur ģimenes pasēdēšanas pasākumos un Ziemassvētkos. Tur būs sievas tēvs, paļubomu būs klāt visu laiku kaut kur. Izrādās, viņa sievas tēvs ir Modris Supe, šīs te firmas Zīta LZ īpašnieks, līdzīpašnieks. Nu, tas nav naftalīns Latvijas politikā, ka mums ir kaut kāds cilvēks, kurš it kā, jā, atraktīvas tur runas saka, smuki no tribīnas un cīnās, jā, pret slikto koalīciju, kur tagad ir pie varas. Un viņas sievas tēvs ir īpašnieks firmai, kur te ar to pašu Nacionālās apvienības Ezeriņu, kurš vadīja iepirkumu konkursu šo te komisiju, un ar šo te, nu, nejauši tiešām tā sagadījās. Tiešām sagadījās, ka Latvijā ēdināšanu var nodrošināt šis te uzņēmums no Rojas, kurš pieder, nu, sanāk tā tad, kura meitas vīrs ir saimā deputāts, tur kaut kā it kā opozīcijas partijā, un nezināja, neko nezināja. Iedomājieties, kā tas sievas tēvs sanāk pa kluso. Viņš tagad vakariņās, kad nu, satiksies, es nezinu, tagad uz Jāņiem satiksies droši vien, un teiks, nu kā tu tā gribēji 220 miljonu konkursā, gan arī nevarēja pateikt, nu beidz, nu kā tu tā varēji man aiz muguras. Šāda saruna, jūs domājat, tur būs, vai tur tomēr sēdēja ofisā jau pie galda saulaicīgi un tika saplānots tā, kuru mēs tur te uztaisīsim, nu tevi Ezeriņu mēs liksim, tevi nāksies mēs neuztraucies, bet, nu, viss būs kārtībā. Nu, es domāju, ka drīzāk tā. Nu, lūk, un tas ir tas naftalīns Latvijas politikā, ka mums ir šāda te iekārta, šāds te veids, kā notiek šie te darījumi. Tagad vienkārši tās summas, Covid iemācīja to, ka mierīgi var likt klāt kādu nulīti visam. Ja agrāk tur atceraties Latvenergo skandāls, tur cik 2 miljonu lati bija, ja? Un tā vēl tas tur bija, tur caur kaut kādām entajām bankām skaitīts, tur offshoros, kas tik tur nebija, gadiem izmeklēja, tur neko neatrada, protams, bet runa bija pat 2 miljoniem latu.
tad tagad nav runa par 20 vai par 50, bet par 200. Tātad apetīte ir augusi 100 reizes. Nu, lielā mērā pēdējo to vienu nulīti iemācījās likt klāt, protams, Covid laikā, jo saprata, ka, bļāviens, ja jūs dabonat, cik budžets ir 14 miljardi tagad, no tiem pusi vismaz vai 2/3, ja var sadalīt kā grib, tur visādos tur neeksistējošos pasākumos un konkursos un lietās, tad, beidziet, no 1 miljarda jūs varat atvēlēt, es nezinu, skopi jau droši vien tur un visi matkārīgi, bet, kaut kādus miljoniņus jau var atvēlēt mērķim ailītē ar nosaukumu uzpirkt visus, kas traucē, uzpirkt pārējos. Gan politiskos oponentus, kad mēs redzam, kas pa problēmām. Iedod pāris miljonus un viss kārtībā. Tie gaida nākamo darījumu, ka viņiem akal iedos tā, kas pa problēmām. Žurnālistus nopirkt, te jau vairs neiet runa, ka tur kaut kādā pazemes stāvvietā, kā filmās, ka tur kāds kādam aploksnē, tur 1000 eiro iedod. Te jau tas notiek vadības līmenī. Nopērk uzreiz ne tikai visu, uzreiz tur vienu kaut kādu, tur, nezinu, Delfs vai TVNetu, tur nopērk uzreiz visu industriju. Tagad to viņus visus vienā mājā sabāzīs iekšā, apvienos Latvijas radio un Latvijas televīziju, tur žurnālistiņi priecājās, berzē rokas, algas pielikumiņus sasolīts ir patiesībā varas centralizācija, tādās labākajās, manis jau te pieminētās Krievijas vai komunistiskās Ķīnas tradīcijās. Un viss šis te ar kaut kādām, iedomājieties, visādas tur sekošanas, noklausīšanās, tur stukaču sistēmas, tur kaut kādi slepenie aģenti, kas tur vēl izspiego pārējos, tur tas viss, kas tas tāds ir. Kādā valstī mēs esam nokļuvuši, kādā naftalīna PSRS, kur kaut kādi bijušie kompartijas funkcionāri tagad joprojām ir pie varas un mierīgi, un tagad jaunatnei mācīs, kā vajag iesaistīties politikās. Starp citu, pa jaunatni runājot, jaunatni, diemžēl, ne visi, protams, nevar jau nekad vispārināt, bet liela daļa ir droši vien šīs te rietumu fantastiskās izglītības nejaušās rezultātā, kas tagad pēdējos, es nezinu, 20 vai visus 30 gadus notiek apzināti, ir degradēta, un es te negribu nevienu aizskart, bet kur ir tie Jurģi Liepnieki, kas tagad būtu Jurģi Liepnieka vecumā, tad, kad viņš 90. gadu jau, labi, viņš agri sāka savu karjeru, tie bija citi laiki, bet, pieņemsim, tur, pat ne Šķēles laikā, kaut vai Kaulīša laikā vēl, tas bija kad, tas bija 2000. gadu sākums, jā, tur, tas ir, 20 gadi pagājuši, cik Jurģim tagad ir pār 50, man liekas, vai plus mīnus tagad tieši ar 50, man liekas, ir. Toreiz, pieņemsim, viņam ir 30 gadi, un viņš jau bija ļoti rūdīts un pieredzējis, jau bija izgājis cauri tur Šķēles valdībām. Tad, pieņemsim, 25 viņam jau bija, ka viņš bija tāds viens no top, asiem večiem. Tajā laikā katrā partijā bija tāds, labi, viņš bija viens no spilgtākajiem intelekta tādā, kapacitātes ziņā, jā, bet, un tiešām, ir nācies ar viņu arī nedaudz sastrādāties, tur minimāli, es atceros, viņš bija Kalvīša biroja vadītājs, es tajā laikā biju valsts protokolā, biju Kalvīša protokolu cilvēks, un nācās to visu arī, tā teikt, pieredzēt un redzēt, un, jā, asas prāts, to arī atzina toreiz ārzemnieki, kas nāca tur ciemos vēstnieki dažādi un kas, tā teikt, ar premjeru biroju vadītāju parunāties, visi bija tur tā kā sajūsmā. Tad ne par to es tāds, kur ir tagad tādi? Kur ir jaunie domburi? Kāpēc nav neviens jaunais žurnālists ar domburu kapacitāti, ar domburu spējām, tāds kā domburs bija arī 90. gados, 2000. gadu sākumā, tagad joprojām? Kur tāds ir? Kāpēc veciem večiem, labi, nevar saukt, šie vēl nav tie vecākie veči, bet, tā salīdzinoši runājot, kāpēc 50-gadīgie toreiz taču tā nebija? Toreiz bija jaunie censoņi, kas, bija visādi padomnieki šiem te visiem vadošajiem Latvijas politiskajai elitei. Un tur bija katrā partijā, beidziet, bija Latvijas ceļš, tur bija šie te tēvzemieši, LNNK, tur bija pilns ar partijām un intelekta kapacitāte bija lielāka nekā tagad, kad tie paši vecie, joprojām mūžīgi tur steindzinieks atkal tagad iesaistīsies, konsultēs, PR ziņā. Nav neviens cits PRists, es nesaprotu. Kur ir? Kur ir politehnologi, kur ir politiskie, es nezinu, ko tur Lomonosova ielā tagad, kas beidz politologus, kur viņi visi paliek, kur ir kaut viens.
Labi, tagad te bija kara laikā, uzradās te eksperti ārpolitikā, nu, tur no ar Anglijas vadošo universitāšu tur izglītībām komentēja, jā, cik tur sliktā Krievija un kas tur, nu, tas, protams, tādi uzrodās. Tāpat kā es pieļauju tagad šie te divi Reinis Vecbaštiks un Emīls Dārziņš, nu, kur būs lielie mums te finanšu un digitālās naudas eksperti, jā, tādi uzrodās tad, kad vajag. Tad, kad viņus izvalk ārā sagatavotus globālistu uzdevumā visdrīzāk. Bet kur ir pārējie? Kāpēc nav? Kāpēc veciem večiem ir jāvelk, un es te tiešām negribu aizvainot, un te skatās arī, kā jūs zinat, dinozauriņi, mani 18-gadīgie pensionāriņi. Taču viena lieta ir, nu, es pat pieļauju, tie, kas skatās modernuma ziņā un svaigu ideju ziņā un sapratni par pasauli, ir daudz soļus kaut kādus priekšā nekā tiem, kas mēģina joprojām nosēdēt, noturēties kaut kādos tur krēslos un visu šo te, nu, valda pār Latviju. Un mēs neesam vairs kaut kādu tur, nu, tā kā visu laiku mēģina teikt, o, tur jaunie tik jauni, tur, nu, ne, mēs jau, mana vecuma paudze, nu, man ir 40 gadi nesen palika, mēs jau neesam vairs nekādi jaunie, bet te runa būtu par 20-gadīgiem, 25-gadīgiem, 30-gadīgajiem. Kur ir? Kur ir kāds, bet tiešām mums ir tikai tādi, kur tur sievas tēvi ir šie te, nu, vecie 90. gadiem pie varas esošie, nu, tad tikai šādi tiešām tur var būt. Nu, tas ir ļoti jocīgi. Ne, protams, ir daži izņēmumi. Bet nu, mēs redzam, kas ar viņiem notiek. Nu, lūk, un tā ir problēma par naftalīnu, par domāšanu un par to, ka mums joprojām ir šie te čekistu, funkcionāri, kas joprojām ir gan tajos pašos, paskat, labi, mēs tagad tikai pieskārāmies kaut kādai vienai šaurai cilvēku grupai, ko varētu saukt par politiku. Te iedomājieties, kas notiek kaut kādās tur iekšlietu ministrijas vadībās, kas notiek tur drošības dienestos. Tur tad ir tie jaunie 25-gadīgie enerģiskie, modernie un tādi. Nav tur tādi, tur tie paši vecie, kas bija PSRS laikā, joprojām tur tādi kadri tur ir. Un te jau kam bija šī te ideja un tēze, ka kā var būt, ka visi tagad, nu, te Ukrainas karodziņiem vicinās, un tie ir tie paši cilvēki, kas 80. gados bija kompartijas biedri. Un tagad viņi lielie Latvijas patrioti un sliktā Krieviju, nezinu kas ir. Nu, tad visiem, jebkuram vējam, jebkurā virzienā, kas pūš, tur arī locās un pieslienās klāt. Un nu, tā mēs varētu ilustrēt to, kas notiek Latvijas politikā mums visu šo te laiku. Un daļēji, jā, ja mēs prasītu, kas tad ir vainīgs un kam ir jāuzņemās atbildība, nu, protams, netieši, bet pastarpināti, jā, tie sanākam mēs visi paši, kas to pieļauj un neko nedara lietas labā. Un te atceraties, bija taču lielā kustība boikotētāji, visi nu tā satraucās ar putām uz lūpām par to, ka kāds neaiziet vēlēt, jo nevajagot enerģiju veltīt šai te sistēmai, nevajagot tur, nezinu, sātanam atdot parakstītu savu lapiņu, jo tad tur, nu kas tad notikās? Notikās tas, ka toties pretējā pusi gan Kariņš tika pārvēlēts, Kariņu atbalstošais šāds te apvienotais saraksts tika ievēlēts, nu, un tas notikās, un Kariņš joprojām ir premjeras, un kur ir pazuduši visi boikotētāji, nu tā rāvās tāda kustība, nezinu, kas tur viņiem, nu tagad ir, kas pēc vēlēšanām, viss čušs, klusums, pazud, tā kā nebijuši. Un varat 3 reizes minēt, kad viņi atkal uzradīsies. Viņi uzradīsies tad, kad būs nākamās vēlēšanas, aktivizēsies mēnešus kaut kādus iepriekš, atkal cīnīsies, lai tikai cilvēki neiet vēlēt. Nu, tagad ir pagājis laiks, kur tad ir tur solītais kāršu namiņa sabrukšana un kā sapūsī sistēma pati tur sabruks un viss notiksies. Nu, kur tad tas ir? Kur tad kaut kas brūk? Nekas nebrūk. Digitālā nauda tulītās būs un varēs iet mežā dzīvot, kā paši te gribēja. Lai gan pēc tam izrādījās, ka visi lielie mežā dzīvotāji patiesībā dzīvo īrētos dzīvokļos, maksā komunālos maksājumus un vēl internetu lieto. Kas tad tas nav? Sistēmas ieviests rīks vai elektrība, kas tad uz kuri jūs domājat rodās. Un tad lūdzu, ar ugunskuriem un ar malku, un tas arī nebūs iespējams vairs
tāpēc, ka visi meži, visas zemes, viss arī būs privāts, viss būs ārzemniekiem. Tā kā, un galvenais pagaidīt un neko nedarīt. Nu, lūk, ar šādu te attieksmi šie te visdrīzāk, un es paskatījos tiešām no 90. gadiem šādi te boikotētāji ir uzradušies, un katru reizi pirms vēlēšanām aktivizējās, nu, tikai pats galvenais ir boikotēt. Nu, lūk, un tad jums arī ir 40 vai cik tur 50 gandrīz procenti, kas nepiedalās, neiesaistās un jūtās lepni. Redz, cik labi, kā es nenobalsoju, un tagad man ir, nu, kas tagad ir? Tie pārējie valda pār tevi, un tūlītās, nu, droši vien lietas paliks daudz sarežģītākas. Nu, tāpēc mēs varēsim pavērot un skatīties, kuri būs tie politiķi, kuri uzdrošināsies vispār runāt pret digitālo naudu. Iedomājieties, nu, no Saeimas kanceles kaut vai, jā, kur būs lūdzu visi, kas sevi uzskata par opozīciju, iedziļinieties, palasiet, paņemiet, jā, ārzemēs jau šis te iet vaļā jau cīņa, jau pretošanās visam šim te, lai tikai nesanāk tā kā savā laikā arī pašam Aldim Govzemam, kurš bišķiņ tā kā pa vēlu pieslēdzās, nu ne pa vēlu, bet, nu, varēja ātrāk drusku jau to Covid, jā, bet tas bija laiks, kad, nu, tā kā nezināja, kas tur ir tā pandēmija, nav tā pandēmija, kaut kādi cilvēki mirst, nemirst, bija tāda neziņas brīdis, jā, un īstie hardcore sazvērnieki visu uzreiz sākumā jau zināja močī, nu labi, viņam atbildība lielāka, tur tomēr nevar tā rakstīties, ja tu esi politiķis, tu nevar neizsvērtus lēmumus tur pieņemt, vai publiski sāk runāt, un līdz ar to nogulēja bišķi to sākumu, un tad šeit, piedodiet, te vairs nav ko gulēt. Te pilnīgi visiem, kas tika ievēlēti uz šiem te lozungiem pret sliktajiem kariņiem un levitiem, un kā tikai viņus metīs ārā un cīnīsies pretī, nu tad lūdzu jums sliktais, tas pats premjers ir pie varas, un tūlīt ieviesīs digitālo naudu. Tieši tāpēc, ka Klaus Švābs un Pasaules ekonomikas fórums to virza un nemaz neslēpj un atklāti apraksta gan savā mājaslapā, gan grāmatā Lielais resets Covid-19. Tur ļoti smuka sadaļa ir par digitālo naudu, PDF pieejams fails, izlasīt angļu valodā smuki un viss ir paskaidrots, kas notiksies. Jā, nevar būt, tas taču tā neticami liekas, kur tur sazvērstības teorijas nevar būt. Kādas nav nekādas sazvērstības teorijas? Latvijas bankas mājaslapā latviešu valodā ir aprakstīts un nevis caur puķiem, bet ļoti konkrēti ar visiem nosaukumiem. Pat ar nosaukumu šis te CBDC, tas saucās Central Bank Digital Currency. Un viss ir smuki paskaidrots, kā tas būs arī Latvijā jau. Un neviens politiķis un opozicionārs lielais, nu cerams, es domāju, ka Glorija drīz par to sāks runāt, vismaz, nu, kā neatkarīgais deputāts, bet visi lielie partiju, nu, un, tā teikt, līderi pagaidām klusē. Un tad sanāk, ko tad tas liecina par viņu informētības līmeni par to, kas notiek valstī. Ja tu esi nosacīts, es nezinu, deputāts, un kur, nu labi, par koalīciju nerunāsim, bet arī, nu, šāds te apvienotais saraksts, es pieļauju, ka visdrīzāk pat vēl sāks vēl lobēt šo te jautājumu un sāks mums te stāstīt un mācīt, cik tas ir labi un vajadzīgi. Tieši tāpat kā stāstīt, cik vakcīnas ir labi un cik tas ir, un kādi tumsoņi ir tie. Nu, te jau izdomās atkal, nebūs tumsoņi, būs kaut kādi, ja, te man jau arī daži komentāri bija par to, ka priekš kam tad tev tā skaidrā nauda ir vajadzīga, ja visu dara godīgi, tad jau tieši ļoti labi, un nevarēs tur citi šmaukties, krāpties un nemaksāt nodokļus, viss būs tieši ļoti labi un vajag. Šādi tas tiks arī pagriezts. Un šie te cilvēciņi, kas to saka, nu, diemžēl nav palasījuši vēstures grāmatas vai paskatījušies kaut kādas, es nezinu, filmiņas par to, kas ir jau noticis. Nemaz tik tālu jāmeklē pagājušā gadsimtā, tas ir noticis gan hitleriskajā Vācijā, gan Padomjas Savienībā, gan, nu, mūsdienās joprojām, gan komunistiskajā Ķīnā un tādās jaukās vietās kā Baltkrievija un Ziemeļkoreja. Nu, tur viss tas ir realizēts jau dabā un dzīvē, kas notiek, ka ir kontrole pār cilvēkiem liela. Jūs domājat, tad arī tur, nu tad arī varētu teikt, nu kas tad Ziemeļkorejā baigi forši, valdība rūpējās par saviem cilvēkiem, un kad tur nav demokrātija, taču viss notiek baigi forši un rūpējās. Rezultātā neko nerūpējās, rezultātā ir super, nu pat nevarētu teikt bagāta, bet varena, nu es nezinu kā vēl korumpētāk
elite, kur ģimeniski turklāt, ja tur viena ģimene valda pārsvarā, un jau cik gadus jau kopš otrā pasaules kara 3 paudzēs, un visi pārējie tur dzīvo nabadzībā, un kaut kāds slānis ar ierēģiem un biznesmeņiem, kam ir atļauts ar to nodarboties, tāpēc, ka nauda ir vajadzīga, savādāk visi būs nabagi, arī tas nederēs. Un viss. Un mums jau tieši tas pats veidojās, ir šie te visi influenceri, tā teikt, kuriem atmet kaut kādas kapeikas par to, ka viņi visi mūziķi un aktieri, kuri aģitēja, ka vajag vakcinēties, jo tas esot droši un uzticies zinātnei un nezinu kas, un paši nemaz negāja, es nezinu, no daļa droši nemaz paši negāja vakcinēties. Viņiem tikai, ko smuki samaksāja naudiņu, pēc tam koncertiņus spēlēt ar Ukrainas karodziņiem arī, un tagad droši vien būtu parādīsies arī pirmie, kas sāks aģitēt šo te, un jauniešiem, tieši kā reiz jauniešiem droši vien ieviesīs pirmajiem, un tad mums sanāk kādā, cik sakropļotā mēs dzīvojam šobrīd iekārtā un sabiedrībā, kur patiesībā nabaga jaunieši, viņiem šie te vecie naftalīni, šī te sapavusi PSRS padomju laika kompartiju funkcionāru dzelžainā sistēma, iekārta ar visiem dienestiem, ar visām noklausīšanām, ar visām izsekošanām, ar visām atriebībām, izmešanām no partijas, rekā tā kā Karīnai tagad šādi te tagad mūs sačakarēs mūsu jaunatni. Un, ko tā jaunatne? Es nezinu, vai viņi kļūs par tādiem paši, vai viņi atmetīs roku un aizbrauks uz ārzemēm. Es nezinu, bet tā tam nebūtu jābūt. Tik tālu, cik mēs esam nonākuši šobrīd, negribētos teikt, domāt, ka neatgriezeniski, bet, tie 50-gadīgie, 60-gadīgie un daži 70-gadīgie, kas bija šie te PSRS funkcionāri, tur jau neviens neuzskata, ka būtu jāiet pensijā vai jālaiž kaut kādi jaunieši plicis. Gribu redzēt, ka šajā te veidojumā, kur tagad apgūst Alda izcīnīto naudu protestos, sodos, nenomaksāto, tagad tie, kas dalīs, tur neviens neuzskata, es gribu redzēt, kā tur iekļausies kāds starp citu. Jā, Daniels Āboliņš bija vēl tāds, tas arī tika viens no pirmajiem toreiz tur izslēgts, jo es nezinu, kāpēc. Bija pārāk jauns, laikam arī jaunietis gribēja iesaistīties politikā. Kas notikās, to mēs redzējām. Tā kā, tas ir stāsts par jauniešiem, un tas ir stāsts par naftalīnu, kas mūsu valstī vējo ļoti daudzos gaiteņos un ļoti daudzās iestādēs, organizācijās un partijās un kur tik. Nē, ko ar to visu darīt? Nezinu, atzīt, ka tas nav pieņemami un parādīt, ka var labāk, ka var bez tā iztikt. Pirmā un galvenā lieta, droši vien, ko mēs no šī te visa varam mācīties, ir cilvēcīgums. Un iesaistīties organizācijās un grupējumos, kaut vai partijās, apvienībās, vienalga, kur eksistē cilvēcīgums. Nevis kaut kādas tur aizmuguriskas izslēgšanas, kaut kādas tur uzsūtītas krimināla lietas, kaut kādas tur mapīšu veidošanas par saviem biedriem, ar kuriem pirms tam pie viena galda sēdēja, ka tikās tur valdes sēdēs, plānoja vienas tur idejas vārdā, cēli, visu darīja. Tagad šādiem te nesmukumiem, nevar tā, ir jābūt cilvēcīgumam. Un ir jāsaglabā tas. Jo te jau dēļ kaut kādiem šiem te sudraba grašiem, kas te šobrīd Latvijā lielā daudzumā ripo iekšā, tad tie graši ir uz globālā fona, viņiem tiem globālistiem tas vispār ir špicka. Jūs domājat, ka tur ir kaut kādi, jūs domājat, ka tur ir tā, ka tas tā hipotētiski jautājums, es zinu, ka jūs tā nedomājat, bet iedomājieties, ka tur kaut kādi sēž, triljonāri. Tagad ir zināms, ka Saudārābijas ģimene ir triljonāri, pie varas esoši, ka viņi tur tā sēž un viņiem tur žēl tur ir, nē, tur mēs nevaram atļauties tērēt kaut kādu miljonu, nē, taču pilnīgi vienalga viņiem nauda vispār neeksistē kā kaut kāda vērtība, viņi tur paņem, pieražo klāt, cik vajag vai novirza un viss ir kārtībā, un tieši viņi tādās Excel tabuliņās pieliek attiecīgās nulītes klāt un aizskait Latvijai un konkrētam mērķim, un pēc tam pieprasa atbildību, un tā ir dzelžaina sistēma. Un te, starp citu, būs interesanti redzēt, kas notiks ar naftas dolāru, no kura tagad arvien vairāk un vairāk grib atkabināties. Atkal te mums ir Krievija iesaistīta, Ķīna, Saudārābija, Irāna. Starp citu, Irāna šobrīd ir skaitās, ka ir izlīgusi ar Saudārābiju,
divi lielie ziloņi reģionā, tuvajos austrumos, nu, bija Irāna un Saudarābija. Tas jau nav tikai politisks konkurences jautājums, tas ir ļoti dziļš reliģisks konflikts. Nu, sunīti ir Saudarābi un šīti savukārt ir Irāņi. Nu, attiecīgās katra to austrumu valsts, nu, piemēram, tur Emirāti ir sunītu pusē un paši ir sunīti. Nu, tur, teiksim, es nezinu, Katara savukārt ir vairāk šīti. Un Irāka, piemēram, dalījās tur gandrīz pusi uz pusi, un tāpēc arī viņiem bija tur tik nežēlīgs pēckara periods ar pilsoņu kāru, bet starp citu Irāka ir labs piemērs. Mēs te pirms kaut kādiem 2-3 raidījumiem runājām par 11. septembra pasaciņām un lielajiem meliem. Nu tad aizmirst toreiz tādu faktu pieminēt, ka saistībā ar Irāku, Irākā Sadams Huseins bija nolēmis atkabināties no šī te naftas dolāra, to, ko tagad grib Krievija, Ķīna un Sauda izdarīt. Viņš bija to nolēmis izdarīt. Un izdarīja. Un pārvērta uz eiro un sāka tirgot naftu uz eiro. Un tajā laikā Irāka bija 5. lielākā naftas ražotāja valsts, 5. lielākās rezerves. Nu, jā, viņiem bija top 5, viņi bija. Un viņš sāka tirgot naftu eiro valūtā, nevis dolāru valūtā. Un kā jūs domājat, cik tālu viņš tika? Viņš paspēja pārdot naftu 150 miljārdu eiro vērtībā, tātad eiro nevis dolāru, un pēc mēneša sākās karš Irākā. Amerikāņi iebruka Irākā. Tik vienkārši. Un pēc dažiem mēnešiem, nu, Sadams Huseins jau tur diezgan fiks tika noķerts un pakārts, un pēc dažiem mēnešiem, protams, ka jaunā pagaidu Irākas valdība pārgāja apakaļ uz naftas dolāru. Lūk jums skarbā realitāte un reāla politika. Nedz kaut kādi tur masu iznīcināšanas ieroči, kaut kāda tur Al-Qaida, kaut kāds 11. septembris. Tas vispār nekādu lomu nespēlēja. Sadams Huseins nolēma, ka viņš nemaksās vairs sava ļaunā ienaidnieka rubļos, tā teikt, jā, dolāros. Tā momentāli sākās, Bagdāda tika sabumbota un iegāja iekšā amerikāņu zābaki, amerikāņu karavīri, un, protams, un cik tagad vēl tur šī valsts ir principā praktiski, nu, hausā iznīcināta un nav spējusi atgūties no šī te. Vairāk kā 1 miljons cietušie gājuši bojā irākieši, 1 miljons. Tas ir no uzlidojumiem, no bombardēšanas, no kara darbības, no droniem, no visa pārējā. Jā, tur tas viss ir gan atmaskots, gan ir, te jau liksies, nu ko tu te atkal, Rudolf, kaut kādas sazvērstības stāsti, bet te jau ir pat tik tālu, ka tie viņi pat ir atvainojušies, kaut kādi ģenerāļi tur ir atzinuši, ka jā, tā bija, kur te tagad Kolins Pauels un Ramsvelds jau laikam abi divi ir zem zemes, nezinu, Ramsvelds jau ir dzīvs, bet Kolins Pauels vairs pat nav dzīvs, viņi pat paguva atzīt, ka jā, nebija tur nekāda masu iznīcināšu ieroču vispār, tas tikai iegāns bija. Nu, Diks Čēnijs pat tika tur, man liekas, pat līdz tiesāts un kas tur ar viņu visu kompāniju Haliburtonu, kuri tur piedalījās Irākas atjaunošanā. Un tāda ir skarbā realitāte, ja mēs tagad te pārslēdzāmies bišķi globālāk. Un te kaut ko domāt, ka te netiks ar kaut kādu Latviju galā un neieviesīs digitālo naudu, vispār špits, ka viņiem ir tādā, nu, valstiskā izpratnē. Bet cilvēku prātus savukārt, nu, visus nenopirks. Kā mēs redzējām, vakcinācijas gadījumā antivakseri, pie kuriem esmu pieskaitāms arī es, lai gan man nav nekas pret tiem, kas grib vakcinēties, lūdzu, pasaka Dievs, gribat sevī kaut kādas ķimikālijas laist iekšā, lūdzu, bet šajā te es nepiedalījos, nu, un diezgan daudz cilvēku tādu bija, un tas parāda tomēr, nu, ka ir iespējams tam pretoties, un es domāju, ka digitālā nauda būs tieši šāds te pārbaudījums, būs jāpretojās, gatavojieties, un jo īpaši liels pārbaudījums tas būs, jā, tā skaitā, nu es ceru, ka ne jums, mani dinozauriņi, bet, nu, citiem dinozauriņiem Latvijā droši vien, kas neskatās šāda veida raidījumus, bet skatās LTV panorāmas propagandu, tiem tie priecāsies, un ka, jā, redz, kā tagad pensija būs pēkšņi nevis 300 eiro, bet apkārt 3000 digitālajā naudiņā, redz, cik labi, o tā, beidzot varēs visu sapirkt, ko vajag, un visi parādiet man, kurš atteiksies, kurš te būs pret un kurš te lepni neņems. Nē, man nevajag 10 reizes vairāk. Tur, bet varbūt Skopje latvieši, kas pie varas, te jau varbūt pat tā neskrūvēs tādas bonus, ka
man teica, Šveicē varbūt, lai iedabūtu viņus iekšā. Un tī ir tāda stratēģija. Te jums lūk atgriežās Jurģa Liepnieka izlozētie iPhone, ideja par to, kā vajadzētu cilvēkus piedabūt vakcinēšanai, tad te viņi jau startā šādi ir paredzēti, ka lai cilvēks ņemtu šo te jauno digitālo rublīti, gan Krievijā, gan mums te digitālo eiro, būs ar šādiem te bonusiņiem. Un to jau ir vieglāk izdarīt nekā izlozēt iPhone. Tur vajadzīgs kaut kāds ir iPhone, kaut kāda izloze jātais, kaut kas tur, jā. Te smuki digitāli viss notiks. Un kāpēc jūs domājat, tas digitālais ID vajadzīgs ir ar jauno biometriju iekšā un visiem obligāti, labi, tagad it kā tēlo, ka novirzīja, ka tur atlika līdz kuram tur gadam, jā, bet nebrīnīšos, ja vienā brīdī pateiks, nē, tomēr mēs te palielinājām kapacitāti, jaudu, rindas vairs nebūs, varam atkal turpināt štancēt un viss, nezinu, tur pateiks līdz kaut kādam 20 kuram gadam. Lai gan tas, kas tagad tur ir uzliks kaut 31. gads, jā, tas ir tieši ļoti labi smuki sakrīt ar Klausa Švāba 2030 un viss nekas nav nokavēts, viss ir kārtībā, ja arī tā tas virzīsies. Nu, lūdzu jums. Un, digitālā verdzība, savienota kombinācijā vēl ar sociālo reitingu sistēmu, par ko mēs jau esam runājuši, kas jau nevis ir kaut kāds izmēģinājums, kas jau pirms 10 gadiem jau Ķīnā tika izmēģināta un sen jau ir ieviesta. Šanhajā, lūdzu, lielajās pilsētās, citur. Un darbojās sejas atpazīšanas kameras, atpazīst katru cilvēku, gan pēc sejas, gan turpat pēc gaitas var atpazīt, un noskanē, un viss cilvēciņš iet bārā, un viņam uzreiz nonāk mīnusiņā punktiņi, jo, redz, bārā iet, piemēram, nav labi, tur 101 punkts, kā var ātri zaudēt savu reitingu. Un tas viss ļoti smuki saslēdzās kopā. Ko jūs tā nedarītu, ja būtu, šāds te pasaules varanie prāti, kas valda pār pasauli jau gadsimtiem, ja ne gadu tūkstošiem, šīs te aristokrātiskās vecās ģimenes, šie te baņķieri lielie, cik ir, te reko Andris Sproģis var labāk būt papētījis, būtu sācis izgaismot, kuras ir tās ģimenes, cik viņas kaut kādas 11 ir pasaulē, ir vēl tik daudz, varbūt mazāk, varbūt vairāk, kas valda pār pasauli gadsimtiem, jā, no Romas laikiem, ja ne vēl senāk, vispār nav zināms, kas tur iepriekš vēl ir darījies un bijis šeit, jau šīs te planētas, un ar visu izdomāto un meloto vēsturi, ar visām muļķībām par kosmosu, ko mums te stāsta, kas tur pirms 5 miljardiem gadu, kā tur ir degusi mūsu planēta, veidojusies no meteorītiem un no meteorītu degoša lietus, un kā kristāla formā ūdens tika H2O atnests uz planētu Zemi, un 200 miljonus gadus tā tur tie lieti, meteorīti ar maziem mikroskopiskiem ūdens kristāliņiem sasalušiem, tad pēkšņi visu planētu par ūdeni, bēviens. Jūs domājat, ka tas nav iespējams? Tad te jebko var arī dabūt gatavu. Saprotiet, C10H8, ķīmiskā formula naftalīnam. Un mums būtu jātiek vaļā no naftalīna, vai vismaz viņš redzot viņu, jāsaka, te jau būs labi. Tagad Šlesera partija pateikusi, ka rīkos protestus pret Levitu mājas sākumā, līdz tam būs vēl laikam 22. aprīlī Vineta Thompsona rīko pasākumu pie brīvības pieminekļu tādu, kur atnāks cilvēki, kuriem ir blaknes un veselības problēmas no vakcīnām. Droši vien jāaiziet apskatīties, jāaiziet atbalstīt. Labi, ka viņi to dara, bet māja sākumā protests pret Levitu obligāti, jāiesaistās, jāpiedalās principiāli. Te jau kurā pirkstā grib, jebkurš no šiem te prezidenta ielikteņiem nākamajiem, jūs droši vien šāds te globālistu kalps būs jebkurš. Bet Levits pierādīja to, ka viņš ir pilnīgi noteikti tāds 100%. Un tad, ja pastāv kaut vai 1 miljonā daļiņi procentu iespēja, ka varētu kāds nākamais būt kaut nedaudz netik klanošs globālistiem cilvēks, tā iespēja ir jāizmanto. Nevis jāatstāja pie varas tas, kurš jau 1000% pierādīja, ka jā, viņš tieši tāds arī ir. Tāds ir jādabon ārā. Vienalga, kāds būs pīlēns vai kurš tur nākamais rindā un tiks ielikts šajā te amatā. Joskis laiks ir beidzies, jo viņš pierādīja, ka viņš nav nekāds tautas prezidents, un viņš Covid laikā varēja vismaz tad tēlot
varēja gudri, viltīgi tēlot, izlikties, ka viņš ir tādā tautas labā pusē, tur cīnās pret sliktajiem spēkiem, un nezinu, ko notēlot mierīgi. Pārējiem pateikt, ka neuztraucieties, es tik tā bišķi patēlošu, lai man reitingi saglabājās normāls. Un jā, viss kārtībā, droši, mierīgi varēja tā izdarīt. Nē, viņš pat nekautrējoties, pat vispār neņutās nekur vainīgs. Pat, paldies Dievam, izdevās cilvēkiem izsvilkt viņu Gunāra Astras pieminekļa laikā kopā ar Bordānu un pieķert to, ka pat viņš himnas laikā nenoņem cepuri. Komentāri ir lieki. Te varat, jūs varat kā gribat sanervozēties, jebkāda situācija dzīvē, stress, jebkāds var, es nezinu, te šaut var kaut kur, bet tiklīdz jūs izdzirdēsiet, ka skaļi skan pa tumbām. Latvijas himna, Dievs svētī Latviju. Ticiet man, jebkurš latvietis vai Latvijā ilgi dzīvojošs citautietis uzreiz saprot, ka tā ir himna, un himnas laikā nenotiek nekāda tur ampelēšanās, sarunāšanās, ķiķināšana, trokšņošana vai dīdīšanās, to iemāca bērnam mazam, ka tagad skan himna. Un viss. Ja cilvēkam nav viņa, es pieļauju, tas tā kā mums, es nezinu, kaut kāda Kongo himna sāktu skanēt, mēs neatšķirtu vispār, kas tā pa melodiju. Arī tad jā, tad varbūt arī mēs nesaprastu, apjuktu vai nepievērstu uzmanību, aizrunātos. Bet te jau tā nav, skan tavas valsts himna, kuras valsts prezidents tu esi. Un kā prezidents nenoņem cepuri himnas laikā? Tur būtu jābeidzās stāstam par to, par Joskis laiku Latvijas prezidēšanā un viss. Un nevis tagad, tagad ar iekrampējies krēslā uz nažiem līdz asinīm pāri pa līķiem cīnīties, lai vēl uz 4 gadiem palikt. Un es jau nezinu, varbūt tur tiešām viņi paņemti, visi ir pie dziesmas, visiem tur ir šantāžas no kaut kādas, nezinu, amerikāņu puses, tur jau arī onkuļi ar ūsām un ar spēcīgām dažām ķermeņa daļām, ne pirmo dienu ar pīpi uz jumta. Protams, ka tur tā arī mierīgi tā var būt. Viņi tur viņam neļauj nemaz aiziet. Tas nezinu, tā kā mafijā, tu esi iekšā, tad nevar vienkārši izstāties ārā. Varbūt, ka tā, neviens jau nezina, mēs jau nezinām, kas tur ir. Bet ja tāda iespēja ir cilvēkiem panākt, ka viņš točna vairs nav, tad tas jāmēģina darīt. Un tas ir jāmēģina darīt, un jau ir pēdējais laiks. Un te tieši, un arī jaunie prezidenta kandidāti būs ļoti interesanti. Kurš tur kāds parunās par digitālo naudu un pastāstīs mums beidzot, ka viņu vajag vai nevajag ieviest. Nē, būs jaunais prezidents, nedod Dievs, šis te paliks, šis te kopā ar Kariņu tandēmā ieviesīs, mums tā te ieviesīs visu, ka ir jāizcīna. Jo tādam pīlēnam, vai kurš tur es pat nezinu vēl, varbūt, ka tomēr parādīsies kaut kāda sirdsapziņa un kaut kad nodrebēs roka, es nezinu, tur un nebūs drosme iet pret savu tautu un dzīt iznīcībā, badā, verdzībā. Tad šis cilvēks visdrīzāk pierādīja, tomēr viņš tam būtu mierīgi Covid laikā to darīja, kā pret nevakcinētajiem izturējās ar sapratni, ar cieņu, piedāvāja opcijas kaut kādas, kā var risināt šos te jautājumus. Nē, ar varu spieda, izsmēja, atlaida no darba, atbalstīja šo te katru dienu no rīta līdz vakaram propagandas nopirktajos kanālos valsts, kas sen jau viss ir, vājprāts, pietiek šos te naftalīnus, šos te večus, šos te 50 plus gadīgos, uz augšu 60 plus gadīgos, pietiek, nav, laiks ir beidzies šai te ērai Latvijā. Visi, kur ir 20, 30, 40 gadīgie, šiem cilvēkiem ir jānāk un jānomaina šie te esošie, kas tika ar vecajām čekas metodēm, te vadīs kaut kādas partijas un šantažēs, te jau tālu nav pat jāmeklē, kad Rosļiko partijā Glorija te moka un spīdzina un atriebjās un neļauj un tiesā pat aizstāvēties normāli, ka paši sačakarējuši datus bija un tagad par laimi Glorija ir neatkarīgais deputāts un var normāli ar savu advokātu aizstāvēties apelācijā. Arī lūk, un tas ir spēks, ir opozīcija, kura nāca, lai tas pret sliktajiem cīnītos. Ar šādām metodēm, un te jau vispār Glorija ir labs tāds
eksperimentāls piemērs, pat varētu teikt, uz viņas, diemžēl, uz viņas nervu rēķina, bet te var redzēt, tā no malas vērojot, var redzēt, kādi ir cilvēki Latvijā. Veči visādi, vīrieši, spēka gados un arī šādi te naftalīni visādi. Nu, tik katrs tikai pahaipos uz viņas rēķina, tur pateiks, un pat to nemāk izdarīt. Pat to nemāk izdarīt. Tur pat tik lēti tas viss un prasti tas viss un nesaprotot. Nu, meitenei šāda te skarba pieredze saskarās ar visām šīm te sistēmas vecajām čekistu metodēm un nežēlībām un mediju nomelnošanu un visu, un tad vēl atrodas veči, kas vēl uz zemes, kamēr meitene guļ, vēl pieslēdzās paspārdīt arī klāt. Nu, tas parāda to kaut kādu gļēvumu. Tā vietā reku lūdzu cīnaties pret esošo varu. Ne? To ir grūtāk izdarīt, to ir bail. Te vienai meitenei no Latgales to ir pret viņu vieglāk. Bet, nu, Lorijai parādās šis te latgaliešu raksturs un cīņas spars un apbrīnojama izturība un viss būs kārtībā. Un es domāju, ka Karīnai Sprūdei, kas starp citu, ja es nemaldos, arī nāk no Latgales, vismaz Rodedendra laikā, kad bijām Rezeknē, tur viņai ģimene no tā gala, es domāju, šis te latgaliešu spīts un spēks var nostrādāt. Un visi neklanās un nelokās. Tā kā, nezinu, mēs te esam Rīgā jau šo te pieredzējuši, jau pieraduši pie šī te, tāpēc lūdzu, latgalieši, aktivizējieties, jums tagad ir divas spēcīgas dāmas, kuras, jā, neatkarīgas, un tas ir kaut kas, ar citu viņas abas ir viena vecuma, bija pārsteigts, un tā ir tā paudze, un tāda veida cilvēki vēl ir vajadzīgi. Un te jau, protams, ka šie te blogeri ir iebiedēti, cik tiktokeri būs atkal dusmīgi 10 minūtes jau pāri, bet blogeri jau atceraties, kāda sākumā jau visus krieviski runājošos tur aizklapēja ciet, tur visus pasauc uz dienestu, uz VDD, visiem veica audzinošās sarunas, tieši tādas pašas kā PSRS laikā uz stūra māju sauc, mācīja, kā padomu jaunietim vajag uzvesties ārzemēs pirms kaut kādiem braucieniem, tad te tieši tāpatās visiem. Un, diemžēl, es nezinu, es ceru, ka izdosies, ka tā paudze, tādi kā Ilja Černogorods, Marks Taisons, tie, kas zina, tie tagad ir sabaidīti, iebiedēti, tur sadraudēts viņiem, bet ka viņi tomēr sapratīs vienā brīdī, ka viņi nafīgi, ka viņš turpinās runāt un cīnīties un iedvesmos savas paudzes. Tie ir īstie jaunieši. Tie ir jaunieši mums Latvijā, un tādi ir vēl un būs viņi. Un tāpēc tas ir virziens, kurā ir jāskatās, nevis naftalīns. Un te neiet runa par 18-gadīgajiem pensionāriņiem, kuri patiesībā domāšanā ir šādi te 18-gadīgi jaunieši un progresīvi Latvijā nav labs vārds vairs īsti, bet moderni domājoši ar svaigu skatu uz dzīvi un uz to, kādas te cūcības notiek no globālistu puses. Tie ir tie, kas saprot, pensionāri saprot. Un te runa ar vārdu naftalīns tiek saprast nevis pensionāri, bet tie, kas tur bijušie kompartiju funkcionāri, kas te kompartija tikai viena bija, funkcionāri, kas te joprojām krēslos sēž, tā skaitā pilī, nu tā nevar būt. Tāpēc, lūk, cerības stars ir, un, pagaidām viņš izskatās meiteņu formātā, Latgales meiteņu formātā. Tā kā tā. Labi, jāiet ir pie tiktokeriem, tā kā tie, kas grib vēl paturpināt šo te manu monologu, paklausīties, tur mēs mēģināsim dialogu formātā uz jautājumiem atbildēt, pamēģināšu, bet, zinot, patīk aizrunāties, tas parasti nesnāk, bet mēģināsim. Tā, paldies visiem, kas skatījās, padalieties ar šo te tiešraidi, aizsūtiet viņu cilvēkiem kādiem, kas grib cīnīties pret digitālo naudu, kas grib nākt iesaistīties, nākat mums palīgā, nākat uz apvienību Jaunatvieši, aiziet uz saitu www.jaunatvieši.lv un nākat pievienoties. Mēs jau esam vairāk, jau tagad 572 cilvēki, mums katru dienu nāk klāt, mēs pat neesam nekādu kampaņu veikuši, tie visi savējie cilvēki, kas ir te iepazīti tagad Covid laikā un protestu laikā, un ļoti labi viss notiek. Mēs īsā laikā esam jau vairāk kā dubultojuši, 300 cilvēku pienākuši klāt kopš 340, kopš dibināšanas, tā kā iespaidīgs rādītājs. Tagad mēs ejam cauri, iepazīstam šos cilvēkus
un fantastiski cilvēki, ļoti jaudīgi cilvēki parādās biedru vidū, tā kā viss būs kārtībā. Un ko, ejam uz TikToku, tiekamies tur, tie, kas nezin, kas ir TikToks, nu tad gaidiet atkal nākamo svētdienu šeit Facebookā, bet nu nē, principā nē, reģistrējieties TikTokā, palīdziet, lai jums iemāc, starp citu daudzi Telegramā, palūdziet, lai jums kāds uzinstalē Telegramu, tas ir ļoti svarīgi. Telegramā notiek ļoti laba komunikācija, tur nav iespējama cenzūra, tāpat kā TikTokā pagaidām vismaz vēl, un nākat uz Telegramu arī. Tā kā tie, kas WhatsAppā sarakstās, tas tieši tāds pats kā WhatsApps, tikai drusciņi savādāks, labāks arī savā ziņā ērtāks. Palūdziet, lai jums kāds uzinstalē vai paši, kas māk uzinstalēt Telegramu. Obligāti uzinstalēt Telegramu, tas būs ļoti svarīgi turpmākajā pretošanās kustības fāzē, sauksim to tā. Tāpēc visiem obligāti vajadzīgs ir Telegrams. Labi, ar labu nakti visiem, tie, kas nāks uz TikTok, tiekamies tur pēc 5 minūtēm. Paldies pagaidām, tā.